Pirmā diena Barcelonā aizvadīta. Atklāju pasaules rallycross čempionāta sezonu. Pirmajā kvalifikācijā, pirmajā braucienā, bet veiksmīgi vai nē, nezinu. Manuprāt, ka viss ir ļoti labi. Pirmajā braucienā tiešām bija vislapjākā trase. Ar katru nākamo braucienu viņa palika sausāka un sausāka, un beigās atstarpe man līdz ātrākajiem braucējiem bija 23 sekundes. Tas ir, manuprāt, diezgan daudz, un tad jūs varat paši izdomāt, cik trase uzlabojās ar laiku. Bet turpat bija arī atmaksas laiks, un otrajā kvalifikācijas braucienā Manakala trase bija viena no sausākajām, un tieši pēc mana brauciena sāka smidzināt un līt, un izcīnīt 3. vietu. Pirmais brauciens, pirmais starts īsti neizdevās, un tā arī ir lieta, pie kā tiešām man vēl ir jāpierod, tie ir starti. Bet cīnījos, nedaudz izlidoju, nāca klāt otrais līkums. Domāju, varbūt, ka pāru sanāks apdzīt, bet nedaudz pieskārās un tiešām plati izgāja visu līkumu, aizslīdēja līdz pat akmeņiem, bet kas neriskē, tas nevinnē. Pēc abiem diviem braucieniem kopsumā esmu 10. Bet man ir tikai 3 punkti līdz 4. vietai. Tas nozīmē, ka viss vēl ir atvērts, sacīkstes turpinās, nekas nav beidzies, un skatoties šobrīd laika prognozi arī rītdien būs veiksmes spēle, jo rāda, ka ik pa laikam uzlīs, ik pa laikam būs saule, bet to mēs nevaram ietekmēt. Jāizdara maksimums mana paša braucienā, un tad būšu apmierināts. Rītdien tiekamies 3. un 4. kvalifikācijas braucienā, kā arī pusfinālā un finālā.